Labiem apaviem var piedēvēt virkni īpašību. Tie spēj palīdzēt valkātājam svarīgās tikšanās reizēs, tie gandrīz vienmēr uzlabo garastāvokli un spēj pat uzburt kādu pasaku. Beidzot, bargā ziema ir prom, un jūs man noteikti piekritīsiet, ka šis ir tas laiks, kad ziemas apavs gribas noglabāt skapja visdziļākajā stūrī un par tiem aizmirst līdz pat nākamajai sezonai. Bet savas kājas palutināt ar jauniem, viegliem, pavasarīgiem apaviem. Īstā vieta, kur izvēlēties izturīgus. Šīs sezonas modes tendencēm atbilstošus apavus noteikti ir itāļu apavu veikali Este. Piemēram, Guess apavi arī nāk no Ķīnas, un nevar teikt, ka viņi ir sliktāki par itāļu apaviem tieši. Ne tikai itāļu apavi ir labi, arī nāk no Portugāles kaut kas. Viņam arī tas atšķirās ar liestēm. Un liestes ir labas gan spāņu, gan itāļu apaviem, gan nīderlandu apaviem. Šajā sezonā visaktuālākie esot zilie toņi gan sieviešu, gan vīriešu apavu modē. Iet, piemēram, zilie zābaki šī tāda veida. Mūsu pircējiem ļoti patīk, jo var pieliekot gan pie kleitas kaut kādas, gan pie džinsinēm visādām. Katru gadu pircēji iecienījuši lakātas kurpes un zābaciņus, jo tie ir viegli kopjami. Speciālisti atklāja, ka vasaras sezonā ar visa veida apavu kopšanu principā nesot jāizraujas. Pietiek vien ar kādu līdzekli, kurš palīdz cīnīties ar mitrumu un putekļiem. Ziemā gan par saviem kāju ietērpiem vajadzētu domāt rūpīgāk. Pirms jūs vēlaties iegādāties jaunus apavus, tie būtu kārtīgi jāpiemēra, lai pēc tam nebūtu jāsūdzas, ka kurpes nepieguļ kājai un sagādā nepatīkamas sajūtas. Pirmām kārtām tā ir lieste. Ir jāpaņem abas divas kurpes, jāpastaigā un ne 3 minūtes, bet vēlams kādas 15 minūtes. Jūs uzreiz sapratīsiet, vai jums kāja guļ uz tā apava. Un arī jāskatās, kāds ir jums pacēlums, vai no augsts, vai no zemes pacēlums, ar to jums palīdzēs pārdevēji. Šajā pavasarī un vasarā aktuāli ir mežģīņu zābaciņi dažādās krāsās. Tie palīdzēs jūsu kāju pēdām elpot pat vissutīgākajā laikā. Turklāt apavu modes speciālisti iesaka izvēlēties ne tikai aktuālās zilās nokrāsas, bet arī miesas krāsas un, protams, melnus zābaciņus un kurpes. Katrai sievietei garderobē jābūt divām krāsām apaviem, klasiskām. Tas ir miesas krāsa un melnā krāsa. Un mēs arī varam piedāvāt tādas gan kurpes, gan zandeles, gan zābakus. Modē vienmēr būs klasiska tipa apavi, kuri piestāvēs ne tikai svārkiem vai kleitai, bet arī bikšu kostīmam. Turklāt sievietēm nav obligāti jāizvēlas tikai augsta papēža kurpes. Šogad aktuāli arī bezpapēža apavi. Ja paredzēta gara diena, daudz tikšanās, lai dienas noslēgumā nesurkstētu kāju pēdas un kājas nejustos nogurušas, speciālistes iesaka pavisam vienkāršu risinājumu. Principā kurpēm jābūt 2 pāriem. Varētu paņemt tos augstpapēžu kurpes uz tiem 8–9 centimetriem un varētu paņemt kaut ko tam līdzīgu. Šī tāda veida ar tiem maziem papēdīšiem, lai varētu tās kurpes pārvilkt, lai kājas atpūstos. Un pēc tam arī atpakaļ uz tiem augstiem papēžiem. Itāļu apavus no veikala Este kolekcijas iecienījuši ne tikai politiķi, bet arī aktieri, jo ērtie apavi sevi jau pierādījuši darbībā. Nevelti, piemēram, Lietuvā, Este atvērusi jau ap 10 veikalu. Šeit strādāju jau kādus 4 gadus. Principā tieši šajā firmā jau 7–8 gadus. Mums katru dienu ir svētki šajā veikalā, jo mums nāk diezgan skaista, ļoti skaista kolekcija. Visvairāki svētki mums ir tad, kad nāk jaunā kolekcija tieši. Jo mēs atverām tās kastes, skatāmies, kas tur iekšā un gribam ieraudzīt tur kaut ko tādu neiespējamo. Un principā tas arī notiek.